cilvēki, kuri gatavi piedzīvojumam. Šajā rindiņā, šajos datumos dzimušie cilvēki, viņiem patīk viss kaut kas jauns, un viņi metās iekšā tieši jaunajā un vēl pavelk citus līdzi. Savukārt šajā rindiņā dzimušie tie tādi diezgan azartiski cilvēki un patīk tāda spēle, azarts un arī mācības un ceļošana. Savukārt šajā rindiņā dzimušie, tie vispār ir tādi visvairāk piedzīvojumi, kā arī cilvēki patīk pārmaiņas, brīvība, ceļošana un tā. Rokrakstā, kā mēs varam redzēt, drosmi un ambīcijas, kas ir viena no pamatiezīmēm, kad uz piedzīvojumiem un sasniegumiem tas būs garš B burts, ja mēs salīdzinām klāt L burtu, D burtu, T burts. Nevajag tik ļoti garam būt, bet ja B burti ir garāki par šiem pārējiem burtiem, tās ir ambīcijas, tā ir drosme, spēja uzņemties kaut ko jaunu, mesties iekšā jaunajā. Un savukārt tādas emocionālā spontanitāte, kur cilvēks no sākuma emocionāli visam piekrīt, iemetās iekšā un tad tikai sāk domāt, būs tad, ja tavs rokraksts būs diezgan slīps uz labo pusi, tad tu arī no sākumā metīsies iekšā un tikai tad padomās. Starp citu, šis ir diezgan raksturīgs dzimušajiem 9., 18., 27. datumā. Viņi arī ir tādi diezgan emocionāli, patīk adrenalīns un tādas spilgtas emocijas. Vai tu esi savā dzīvē šo novērojusi vai novērojis? Varbūt pazīsti citus cilvēkus, kas šim atbilst, droši padalies komentāros.